Mēs esam Kalna prospektā. Šeit principā notiek pilsētas lietus kanalizācijas izbūve. Šajā vietā gadu gadiem ir krājušies ūdeņi. Un gan pilsētas viesiem, gan jebkuram citam arī vietējiem iedzīvotājiem, ja viņš šeit atbrauc, vai pilsētā notiek kaut kādi svētki, vai vēl viņam nav kur transportu nolikt. Un šeit ar domas atbalstu un domas līdzfinansējumu mēs esam sākuši lietus kanalizācijas izbūvi. Un burtiski tuvākajās dienās viņi jau tiks pabeigti. Tas nozīmē to, ka šis laukums, kas man ir aiz muguras, pārvērtīsies par vietu, kur iedzīvotāji un viesi varēs nolikt savus transporta līdzekļus. Šeit izveidosies vēl viena sakopta vieta pilsētā, kur priecēs mūsu acis, jo šeit ir tā kā pilsētas centrs vidus. Šis laukums tiks paplašināts, bet tas jau būs ar projektu un būvvaldes akceptu. Izmērus es, diemžēl, nevarēšu pateikt, jo blakus esošie īpašumi ir privāti īpašumi. Līdz ar to, kā privāti īpašnieks būs lēmis, cik lielu šo laukumu, bet katrā ziņā viņš mazāks nebūs par esošo. Šajā laukumā tie viesi, kas atbrauks uz pilsētu svētkiem, varēs šeit likt transporta līdzekļus. Šajā posmā no Kalna prospekta līdz zīmē, kas man aiz muguras, kur privāti īpašums, to asfaltu noasfaltēs pilsētu par pilsētas līdzekļiem, jo šī zeme ir pilsētas zeme. Pārējie ir ar privāti īpašniekiem ir jau saskaņota un vienošanās ir panākta, ka viņi tiklīdz mēs pabeidzam savus lietus kanalizācijas tīklus izbūvēt, viņi savedīs kārtībā arī savu šo te laukumu, un tas nozīmē bruģis un šķembu bērums virsū. Jūnija mēnesī namsaimniekam ir ļoti lieli darbi, tie ir saistīti ar iekšpagalmu izbūvi. Tie ir 180 000 eiro, kas mums ir kopā piešķirti, līdz ar to jūnijas un līdz pilsētas svētkiem, tas ir līdz 29. jūlijam, namsaimniekam ir ļoti liels darba apjoms, kas saistīts ir tieši ar iekšpagalmu un gājēju taciņu un ceļu izbūvi.